Šodien mēs pārdomāsim, apskatīsim Mateja evaņģēliju 28. nodaļu 1 līdz 20. Mateja evaņģēlijs 28, 1 līdz 20. Pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēne un otra Marija nāca kapu aplūkot. Un redzi, notika liela zemestrīce, un kunga eņģelis nāca no debesīm, pienācis novēla akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes balts kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģelis uzrunāja sievietes: nebīsties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš bija sacījis. Nāciet un skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts. Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to jau esmu teicis. Tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieku pārņemts. Tās skrēja sludināt šo vēstu viņa mācekļiem. Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus sacīdams: esiet sveicināts. Viņš pienāca klāt, apkampa viņa kājas un viņu pielūdza. Tad Jēzus tām sacīja: nebīstieties, ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie mani redzēs. Sievietēm aizejot, daži sargi devās uz pilsētu paziņot virspriesteriem visu, kas bija noticis. Un virspriesteri sanākuši kopā ar vecajiem, nosprieda dot karavīriem daudz naudas. Un viņiem teica: sakiet, ka viņa mācekļi atnāca naktī, kad gulēja, un viņi izzaga. Ja tas nāks ausīs pārvaldniekam, tad mēs to pārliecināsim un jūs pasargāsim no nepatikšanām. Kareivji paņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šis stāsts ir izplatīts jūdu vidū līdz pat šai dienai. Bet viņiem 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem norādīja. Un tie viņi ieraudzījuši pielūdza viņu, taču daži šaubījās. Jēzus piegāja klāt, tiem sacīja: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pat laiku beigām. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Visvarenais Dievs Tēvs, mēs nākam pie Tevis pateicībā, Svētā gara vadīta pateicībā, ka Tu atdevi savu dēlu, mūžīgo Dieva dēlu, lai viņš nomirtu kā Jēzus, kā Dāvida nama ķēniņš pēc miesas pie krusta par mūsu grēkiem, lai kā Pesah jērs, lai viņš samaksātu par mūsu grēkiem un izvestu mūs no nāves, no grēka, no sātana varas, no tumsas varas. Mēs Tev pateicamies, ka Tu viņu augšām cēli. Un viņš ir kungs un valdnieks. Viņš ir augšām cēlies. Un mēs vienmēr to atgādinam sev un stāstām arī citiem, ka viņš ir kungs, ka viņā ir piedošana, ka viņā ir žēlastība, ka viņā ir Dieva mīlestība un ka viņā ir viss, ko mūsu sirds patiesībā ilgojas. Āmen. Ja mēs teiktu, kas ir īsākais apgalvojums, jeb īsākais kopsavilkums vecajai derībai? Ziniet? Jahve ir kungs. Jahve, Dievs Jahve ir kas? Kungs, valdnieks. Kas ir jaunajā derībā īsākais kopsavilkums? Evaņģēlijs pateikts, kas? Jēzus Kristus ir kungs. Ja? Un mēs redzam, ka tas, ka viņš augšām cēlās, viņš parādīja, viņš pierādīja, ka viņš ir tas, par ko vecajā derībā pravietoja, un tas, ko viņš teica, ka viņš ir kungs. Citiem vārdiem sakot, tad jūs pasakiet,
pasakiet cilvēkiem, Jēzus patiesi augšām cēlies, jūs viņiem ko sludiniet? Evaņģēliju. Kas ir evaņģēlijs? Draugi, evaņģēlijs ir politisks termins. Pirmās baznīcas rakstu sarakstītājiem, evaņģēlistiem, evaņģēlijs ir politisks termins. Ko tas nozīmēja? Ieradās pēkšņi pilsēta, jau bija baumas, pēkšņi Rīga ko? Satricinās, un kas mūs atbrauc un pasaka? Puķins ir uzsācis uzbrukumu. Mēs saprotam, ka ir vakars uz ezeru, ka viņš ir kungs. Es jūs sabaidīju, jūs man klausītos vispār. Ja? Sapratāt, ja? Cerams, evaņģēlijs nozīmē to, kad atbrauca pārstāvji, nebija sociālo mediju, atbrauca ar karavīru pavadībā, Romas pretorāņu gvardas vadībā, komandos mūsdien ar tankiem atlidoja un pateica: Jūlijs Cēzars, jeb Jūlijs ir Cēzars, Jūlijs ir kungs. Un tālāk viss saprata. Momentāli viss salikās pa vietām. Skaidrs, tātad šito ir jāpielūdz, šitam jāpaklaus, viņš noteiks, kā mēs dzīvosim. Un tad, kad Matejs raksta evaņģēlija nosaukums, evaņģēlijs atbilstoši Matejam, viņš raksta Kristus evaņģēliju. Ir viens evaņģēlijs, ir Kristus, ko tas nozīmē, ka Kristus ir kungs. Viņš saka, man pieder visa vara debesīs un virs zemes. Un varbūt ir svarīgi sev vienmēr arī atcerēties un varbūt noder atgādināt sev, Kristus ir augšām cēlies. Tad, kad tev ir grūti, tad, kad tu neredzi izeju, tad, kad tu nezini, kas būs, tad, kad tu esi beidz atgādināt, Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Un to, ko mēs redzam evaņģēlijos, mēs redzam lielu pārsteigumu. Protams, mēs lasām, mēs tagad zinām, bet ja mēs esam kopā ar evaņģēliju varoņiem, lasām stāsts. Ja? Un notika normāls tātad ritējums, atbilstoši situācija, visi rīkojās atbilstoši notikušajai situācijai. Pēc sabata, pirmajā nedēļas dienā, austot tātad šodien, ja, svētdien, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu aplūkot. Jēzus tiks uzsists krustā no 12 līdz 3, kā mums to pavēstīja Matejs. Pēc tam pirms krustā sišanas upuri parasti smagi sasit ar fragelumu tipa pletnēm. Atcerieties, pletnēs, ādas pletnēs, iestrādāt iekšā metāls, akmeņi, kauli, zivs kauli, lai kārtīgi apstrādātu cilvēku muguru, lai viņš ātrāk nomirtu. Ja? Liecības pēc šī no tā laika vēsta, ka cilvēkiem pēc šādas spēršanas, ja viņi paliek dzīvi, ne tikai visa miesa bija pārvērtusies par bezformīgu masu, bet izrautās miesas vietās bija redzama kaulu un iekšējā orgānu. Tāpēc nav brīnums, ka Jēzus to krustu šķērsko tālāk pa Jeruzalemes vārtiem nespēja aizvilkt. Viņš bija sadauzīts. Mēs zinām, ka viņš sadauzīts nevainīgs. Nevainīgs, atcerieties. Kāpēc no vienas puses mēs šaubamies, arī es, piemēram, ka vienmēr domāju par nāves sodu. Pasarg Dievs kaut vienu nevainīgi notiesāt. Mēs zinām, cik daudz kļūdas ir. Ja? Viņš ir nevainīgi notiesāts. Krustā pienaglotais cilvēks gan piedzīvoja smagas sāpes nagla carūrtajā ķermeņa vietās, gan izjuta elpas trūkumu. Cilvēki parasti nomira no asfikcijas. Vienkārši nespēja vairs pacelties uz augšu un ieelpot. Romieši gan bija gudri. Ja jūs paskatāties uzmanīgi citur, var redzēt arī kur ir krusti taisīti, ir tāds izcilns, tāds neliels padibenis. Ja romieši gribēja, lai tu ilgāk tur karājies, tad tu tā kā pacēlies, tev sāpēja maķenī, tu varēji atsēsties sekundes, ieelpot un atkal lejā. Atkal pamēģiniet, varbūt nemēģiniet kādreiz sev paspēlēties, cik jūs varat zem ūdens. Zem ūdens ārā, ja? Un tādā veidā šie cilvēki. Parasti romieši atstāja cilvēks ilgi, lai tur karājas, lai tur sapūst, uzraksts virsū, par ko viņš ir ciets, lai visiem būtu par biedinājumu. Lai visi skaidri zinātu, kas ar jums, draugi, notiks. Spēlēsieties ar Romu.
rezultāts ir zināms. Kā mēs redzam, šī gadījumā pirms lielajiem svētkiem jūdi negribēja atstāt, lai viņi piekārti. Jo priekšā bija lielie svētki, un pēc vecās derības likuma, tas, ja neatstājiet karājoties līdz tumsai, lai neapgāna zemi, un Romas karavīri sasita 2 krustā sisto noziedznieku slepkavu kaulus, lai nespētu vairāk ko pacelties. Jēzum nevajadzēja, viņš jau bija nomiris. Tas mums parāda, ko atcerieties, kad Pesah jēram nesalauz kaulus, nedrīkstēja laust, viņam bija jābūt bez vainas. Jēzum nesalauz. Viņš bija kā Pesah jērs, kas bez vainas nomira. Nevainīgs juridiskā nozīmē un bez vainas šī fiziskajā nozīmē netika salauzti. Jēzu guldīja Jāzepa no Arimatejas ģimenes kapā. Tas te bija izcirsts klintī, tas nozīmē, ka viņš bija no bagātas ģimenes. Cilvēkiem ne visiem piederēja alas, kapi jauni. Tas bija jauns kaps netālu no centra. Klintī priekšā aizvēja lielu akmeni, un Marija Magdalēna un Marija un Jēkaba un Jāzepa māte, Zebedeja māte tur vēl kādu laiku palika. Nabadzīgāk cilvēku kapiem alām pielika priekšā kādu smagu laukakmeni, lai zvēri un zagļi nevarētu viegli tikt iekšā. Bagātāk cilvēku kapiem priekšā pievēl arī veida akmeni. Tādējādi, lai pievēl priekšā nevajadzēja daudz pūļu, bet tas tātad bija zem leņķi. Bet atpakaļ atvērt pret paaugstinājumu bija vajadzīgi vairāk cilvēki. Tas pierāda to, ka atceries, mēs lasījām kopā ar ļaundariem viņa kaps un bagātiem viņš gāja nāvē. Viņš kam nepiederēja nekas, tika guldīts ko bagāto kapā, savu veidu mauzolejā. Turpat arī bija Marija Magdalēna, otra Marija, tās sēdēja pret tiem kapiem. Taču virspriesteri un farizēji atnāca pie Pilāta un teica, paklausies, viņš ir stāstījis, ka viņš augšām celsies. Viņi zināja vēsti. Pie tam viņi zināja, ka viņš ko? Dziedina. Ja jūs lasat uzmanīgi evaņģēlijas, jūs redzat, ka viņi mēģināja noķert, vai viņš dziedinās sabatā. Iedomājieties, šodien vēzi dziedinās, Kristus atnāks dziedināt vēzi. Ot, iedomājieties. Piemēram, jūs esat draudzē, jūs zināt, kādam cilvēkam vēzis, viņš atnāca un jūs zināt, ka atnāks Jēzus. Un jūs nevis, lai priecātos un gribētu, lai viņš atnāk un dziedina, bet jūs gribat noķert viņu un piespiest viņu nedziedināt, jo šodien ir sabats. Viņi zināja, ka viņš dara neiespējamas lietas. Un vienalga viņu gribēja pieķert. Un tagad viņi zināja, ka viņš teica, ka viņš augšām celsies. Viņi saka, zini ko, šis čals, ja? Mēs viņu piesitām, mēs viņu iznīcinājām. Viņš teica, ka viņš ķēniņš, mēs viņu iznīcinājām. Tagad, lai nav pārsteigums, lai nenozog līķi un nepasaka, ka viņš ir augšām cēlies. Tas derētu grieķu pasaules skatījumā. Tas derētu kur? Eģiptiešu pasaules skatījumā. Tas derētu apkārtējo kultūru pasākumā. Kāpēc? Cilvēks augšām ceļās, bet garīgi. Ja? Garīgi. Bet apkārtējās kultūrās nekur nav ideja, ka cilvēks atgriezīsies kur atpakaļ miesā. Kāpēc? Jo miesa ir kas apkārtējo kultūru uzskatā? Miesa ir cietums gulētāji. Miesa ir cietums. Tāpēc neatgriezīsies. Un viņi saka, viņš slidināja tieši to, ja? Ka viņš atgriezīsies miesā, ka viņš augšām celsies miesā. Un lai viņiem ir lielāka kā saka, pārsteigums sekotājiem, jo tā sērga izplatījās. Kāpēc tad viņi gribēja viņu piesist krustā? Viņiem bija skaudība. Ļaudis sāka nākt viņiem līdzi. Ļaudis saprata, ka viņš ir patiesais, ka viņš ir gaidītais mesija ķēniņš. Un kādā veidā mēs pret viņu cīnīsimies? Mēs viņu iznīcināsim. Viņš teica, ka viņš augšām celsies, mēs pieliksim sargus. Un viņi teiks, viņš augšām celsies, mēs teiksim, nekā, rekulīķis. Ja? Rekulīķis. Viss. Reku viņš ir. Tātad pirmajā nedēļas dienā austot, Marija Magdalēna nāca aplūkot kapu, Romas leģionāri visu nakti sargājuši, Jēzus līdzi sievietes nāk atbilstoši jūtu paražai, kā to apraksta cita evaņģēlija. Tātad viņi ņēma dažādas smaržīgās zāles, ko apstrādāt mirušo. Jūs arī dzirdējuši par eģiptiešu mumiju apstrādāšanu, ja?
Pie tam, kā mēs citiem evaņģēlijiem redzam, ko viņas runāja savā starpā. Viņš teica, viņš ir laikam augšām cēlies. Ne? Nē, ko viņš teica? Kas mums novels akmeni? Vai sargi mums palīdzēs? Kas mums novels akmeni? Ko viņas tad negaidīja? Lai gan viņš mācīja. Viņš mācīja, ka viņš augšām celsies, bet viņas negaidīja, kāpēc. Tas ir prātam neaptverami. Tas ir prātam neaptverami. Visi, diemžēl, ritēja savu normālo dabīgo ritējumu. Nekas neliecināja par kaut ko ekstraordināru. Sievietes nāk pie krustā sistā un kapā guldītā skolotāja, lai ar smaržīgām zālēm apstrādāt viņa mirstīgās miesas. Tā laika vislabākie karotāji komandos apsargā Jēzus kapu, kurš aizzemogots ar Romas impērijas zīmogu. Tas nozīmē, ka ik viens, kas uzdrīkstēsies uzlauzt zīmogu, vai ne tiks uz vietas nogalināts, vai arī viņu sitīs krustā. Ja kāds tomēr attaisīs un izzags, tad Romas karavīriem automātiski ir nāvessods. Automātiski. Visi, diemžēl, rit normāli dabīgo ritējumu, jo mēs taču zinām, ka parasti normālā notikuma ritumā mirušie augšām neceļas, vai ne? Jūs esat redzējuši kādu, kas augšām ceļas? Es zinu, ka cilvēki no labklājas vēsts, no labās vēsts un citām draudzēm savā laikā ir skraidījuši un taisījuši podus cilvēkiem kapos un mēģinājuši raut augšā. Bet mēs zinām, ka nē. Tātad, kāda ir situācija? Krustās sistais Jēzus ir miris, mirušais Jēzus ir apglabāts, apglabātais Jēzus ir apsargāts. Viss, tāda ir situācija. Kā jūtās mācekļi? Viņi mums to atklāja kur? Ceļā uz Ēmavu, atcerieties, ko viņi teica Jēzum? Bet mēs cerējām. Viņš tādus brīnumus darīja. Viņu piesit krustā, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu, un jau ir 3. diena, kopš tas viss noticis. Viņi joprojām politiski domā. Atcerieties arī apostoļu darbos 1. nodaļā. Viņi prasa, kad mēs politiski savāksim varu, jo vecajā derībā ir gan šī politiskā vara, šīs zemes vara un gan arī šī grēku izpirkšanas, tātad izpirkšanas šīs abas divas lietas. Ja viņš nav augšām cēlies, tad viņš nav 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas varonis, kas iznīcinās Sātanu. Tad viņš nav tas, ko Ebreju vēstulē 2.14.15 mēs lasām. Tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asins, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asins, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir vēlme, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ, visu mūžu bija pakļaut verdzībā. Tad viņš nav tas, kas iznīcinās Sātanu, viņš nav augšām cēlies. Jo bērns mums ir dziļis, mums ir dots dēls, var uz viņu pleciem. Viņu sauks vārdā brīnišķīgais padomdevējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Tad viņš nav mūžīgais tēvs. Viņš nav Dievs tad. Ja viņš nav augšām cēlies, tad viņš nav Daniela grāmata nakts parādībā cilvēka dēls, kas izskatās pēc cilvēka, kam iedod visu varu un visu pielūdz. Tātad jau Daniela grāmatā, ko mums parāda, ka šis cilvēks ir arī Dievs, jo Dievu nepielūdz. Piedodiet, jo cilvēku nepielūdz. Ne vecā derībā, ne jaunā derībā. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, Pāvils saka, tad veltīgi ir jūsu ticība. Un jūs vēl esat savos grēkos. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Ja mirušie tomēr netiek augšām celti, ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau tik ēdīsim un dzersim, jo rīt mums ir jāmirst. Tad dzīve bezjēdzīga, objektīvi ņemot. Ja? Un tā tālāk. Un kas mums ir pirmās liecinieks? Skaties sievietes. Pirmās sievietes skatīja Jēzus tukšo kapu. Un redzi, skaties lasītāji, notika kaut kas, ko neviens, ne Jēzus, ne mirstīgās smietas iebalzamēt atnākušās sievietes, ne pasaules drosmīgākie un labākie speciāli uzdevuma vienības karēvi negaidīja. Notiek kas? Zemestrīce. Un Romas leģionāriem, kas ir regulāri skatījušies nāvei acīs, biksēs ir vairāk nekā vēderā. Ne jau no zemestrīces. Pats kunga eņģelis nolaidās. Dieva klātbūtne izpaudās. Dieva klātbūtne ir šausmīgi būt, draugi.
Dieva klāt, visu varanā, visuma radītāja, pavēlnieka klātbūtnē. Ja tu neesi Kristū, tev ir šausmīgi būt. Mātejs neapgalvo, ka sievietes piedzīvoja, kā kunga eņģelis novēl akmeni no kapa. Sievietes arī ne pa jokam ir nobijušās, jo akmens no kapa ieejas ir novelts. Un ko viņš saka? Nebīstieties, es zinu, ka jūs meklējat Jēzu. Nāciet paskatieties. Nāciet paskatīties, ka viņa patiešām tur nav. Un tad noiet uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet. Es jums to esmu teicis. Kapš ir tukšs, te viņa nav. Dievs viņu ir augšām cēlis. Iet uz Galileju, kā viņš teica pirms krustā sišanas. Bet kāpēc Jēzus viņus un mācekļus satiks Galilejā? Galileja ir nekuriene. Galileja tā ir pagānu zeme. Tā ir nekuriene. Mesija nāca no nekurienes, no nicināmiem laukiem, un nepietiek, ka no Galilejas vēl trakāk. Viņš nāk no Nācerets. Kas gan var būt vēl sliktāk sabiedrībā, kur ir svarīgi, kur tu esi piedzimis? Kādiem vecākiem tu esi piedzimis? Kurā vietā tu esi piedzimis? Ja? Kāds ir tavs vectēvs uzvārds un tam līdzīgi? Marija Mesija nāca nevien no nicināmiem nekurienes, bet arī vispirms nes evaņģēlija gaismu nicināmiem, jeb zemā sociālā statusa cilvēkiem, jo Dieva ķēniņa valsts pieder garā nabagiem. Garā nabagie gan var būt bagāti cilvēki, gan nabadzīgi. Bet šeit notiek sākumā šis bišķi otrādi uzreiz, jo parasti cilvēku prātā ir ko? Dievs ir ar mums, mūsu mājas ir meža parkā. Pareizi? Ņujorkā tagad ir mēslu bedra palikusi. Ja? Dievs ir ar mums, jo. Un Jēzus saka, nākiet tur satiksimies. Satiksimies, kas ir nekas. Ja? Vēl vairāk satikšanās pagānu Galilejā sagatavo mācekļus tā saucamai lielajai misijai. Nes šo priecīgo vēstu pagāniem, visām tautām. Ne tikai jūdiem, visām tautiem. Vai jūs vispār varat iedomāties, jūdi ies pie pagāniem, pie gojiem? Viņi taču viņiem kopā neēda. Viņu mājā neies iekšā pirms svētkiem, lai neaptraipītos. Tad, kad jūdis atgriežas no pagānu teritorijas, viņam vajag šķīstīties. Viņš ies un nesīs vissvarīgāko. Vēsti, kurš tad ir imperators, kurš ir visuma valdnieks, kurš ir force majeure, kura persona ir nepārvaramā vara, kurā ir piedošana, Dieva mīlestība un žēlastība. Un tas saskan ar ko? Dievs Jahve Abrahamam solīja, ka viņa pēcnācējā tiks sveitīts visas tautas. Jēzus pirmās sastapa augšām celto, tātad sievietes pirmās sastapa augšām celto Jēzu un pielūdza. Tad tās teikušas devās prom no kapu, baiļu un prieka pārņemts. Es domāju, ka tas ļoti, ja jūs esat arī piedzīvojuši varbūt savu tādu, arī, ka jūs cik labi parādīts, viņas ir nobijušās un viņas ir priecīgas. Un šie apdivas sajūtas kopā, es baidos, tas kaut kas neiedomājams, miris augšām cēlies. Kad nākamreiz kādreiz es iešu uz un izsauks kādu apbedīt, nākiet ar mani, ja jūs gribat saprast, kas notiek. Es ceru, ka jums vēl nav bijis vai kā. Mēs visi atnākam un aizējam, ja? Viņas ir nobijušās un viņas ir priecīgas. Un viņas satot pēkšņi pretī nāk Jēzus. Viena lieta ir neredzēt Jēzu kapā, bet cita lieta ir viņa satikt augšām celušos no miroņiem. Viena lieta redzēt, ka viņš ir tukšs un domāt un satiekot eņģeli jau pārbies, ka varētu būt un pēkšņi tu viņu sastop personīgi. Skaidrs no bailēm var galu dabūt. Kā jūs justos? Ja aizvakar jūs bijāt kādu beres un šodien jūs viņu satiekat uz ielas. Jūs paiet viņam garām. Kāpēc? Jūs neticēt, ka miruši augšām ceļas. Tas nevar būt. Tas ir līdzinieks, jums parādījās. Pareizi? Bet ja viņš jums parauta aiz rokas, teikt, skaties, bet uz kājām nenostāvēt vairāk. Es jums to nopietni saku. Jūs padomājiet,
Tas taču nav tā vienkārši, ja viņas ir pārbeigušas. Un ko viņas? Viņas pienāca klāt, apkamp viņa kājas un pielūdz viņu. Momentāli metās gar zemi. Pielūdz, tas notiek prostrācija, ja? Viņas pielūdz. Un tam sacīja, ejiet, paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur man redzēs. Un te ir ļoti svarīgi. Viņas ir ticīgas ebrejietes. Ebreji nepielūdz cilvēkus. Ebrejiem nav daudzdievība. Ir viens Dievs, Šemā Israēl. Dievs Jahve ir viens kungs. Viss. Viņiem to mācībot no tādām. Šemā Israēl, Jahve ir viens Dievs, viņš ir viens kungs, cita nav virs zemes. Un viņi pēkšņi pielūdz cilvēku. Kāpēc viņš ir augšām cēlies? Svētais gars viņiem ir atklājis, viņi ir sapratuši, ka viņš kaut kādā veidā, tā arī kā vecā derība runā, bet kaut kādā veidā ir patiesas Dievs un patiesas cilvēks. Kā tas ir iespējams? Trīspersonīgais Dievs, Dieva dēls, otrā persona, patiesas Dievs, otrā persona pieņēma Dieva dabai klāt. Daba, tas nozīmē, kas to esi, ja? Dieva dabai pieņēma klāt vēl citu dabu, cilvēka dabu. Un tad, kad cilvēks skatījās uz Jēzu, viņi redzēja Jēzu un caur viņa darbiem, caur viņu saprata, ka viņi runā ar Dievu. Kā es to varu izskaidrot savādāk? Nezinu kā. Tas ir tas, ko Bībele māca. Ja? Kāpēc cilvēki netic kungam Kristum Jēzum? Vispirms svētais gars to neatklāja, bet psiholoģiski tas ir vispirms tāpēc, ka sirds. Tas ir sirds un nevis prāta jautājums. Jo es jums saliktu prāta ziņā pierādījums visus, jums nekas cits neatlikt. Vai vēsturiski, ja? Bet cilvēks negrib. Tad, kad cilvēki apprecās jau, varbūt arī agrāk, bet parasti jau kā 25, 30 un vairāk, katrs ir dzīvojis savu dzīvi. Ziniet, kāds viens no parastākiem, kad notiek kaut kāds strīds, teikumiem ir. Esmu nodzīvojis tik ilgi viens pats, un tagad neviens man nestāstīs, kā man jādzīvo. Es atdzirdēšu kaut kur tādu, apmēram. Ideja tāpat. Tu nebūsi tas, kas man teiks, kā man jādzīvo. Tā ir tā galvenā ideja, ko Ādams un Ieva pateica Dievam. Tu nebūsi tas, kas teiks, kā mums jādzīvo, kas ir labs un slikts. Māceklis sastop augšām celto Jēzu un pielūdz, bet daži šaubās. Līdzīga reakcija mēs iepriekš arī redzējām, kad kā rīkojās farizeju un jūdu spice, kad pie viņiem atnāca valdnieki, tas ir piedodiet sargi, viņi teica, paklausieties, ir force majeure. Un viņi stāsta, kas notika. Kāda ir jūdu spices reakcija? Mēs samaksāsim. Jo viss ir noticis, kā viņi teica, ja? Līķa nav. Ka viņš augšām cēlies, nezinu vai. Viņi pat nemēģina uzzināt. Tas nevar būt, tāpēc, ka tas nevar būt. Mēs samaksāsim, lai es to neuzzinu. Un skatieties, tur ir teksts līdz pat šai dienai. Par ko ir runa? Notikumi 30. 33. gads, pareizi. Evaņģēlijs sarakstīts apmēram 10, 15, 20 gadus vēlāk. Tātad visus šos 20, 30 gadus pirms evaņģēlijs sarakstīts, ko? Šis stāsts ir tādā sabiedrībā, ka mācekļi ir iedevuši pa štangu vai uzpirkuši Romas karēvis, kuriem draud nāves sots, ja viņi kaut ko tādu izdarīja, un nozaguši viņu līķi. Un tagad staigā apkārt un saka, ka viņš ir augšā cēlies. Pareizi. Tātad jūda redz, ka Eliģe turpina noliegt. Mācekļi sastop augšām celto Jēzu un pielūdz, bet daži šaubās. Un atkal daži šaubās. Tas ir normāli. Tas patiesībā ir normāli.
Līdzīga reakcija ir kādiem no Jēzus mācekļiem, kuri bija kopā ar 11 apostoļiem. Ieraudzīja un pielūdza. Kāpēc šaubās? Fakti taču bija viņa priekšā. Ko tad vēl vajadzēja? Viņi pieredzējuši, kā pāris dienas iepriekš Jēzus piesit krustā, un mirušie taču parasti normālā notikuma rituma augšām neceļas. Es arī neticu, ka normālā notikuma ritējumā mirušie augšām ceļas. Taču šeit tik vienam ir skaidrs, ka ir noticis kaut kas ekstraordinārs, par ko Kristus ir teicis. Vēl vairāk Bībele māca, ka ne tikai Kristus augšām cēlies, tikai tāpēc, ka viņš ir augšām cēlies, mēs arī ko? Augšām celsimies pēdējā dienā. Parasti ir divas atrunas, ko jūs sabiedrībā dzirdēsiet. Pirmā, Kristus vēsturiski nemaz nav eksistējis, un otrā, ja es neredzēšu, neticēšu. Vispirms, mainstream vēsturnieki saka, nē, viņš ir eksistējis, mācekļi ir pieredzējuši viņa augšām celšanos, un viņi raksta tādus vārdus. Es nezinu, bet mēs nezinām, kā tas bija. Mēs nezinām. Džons Diksons, Makarija universitātes Austrālijā, Sidnejā, universitātes senatnes vēstures profesors. Ja? Tātad universitāte, senatnes vēsture, tātad Roma, Grieķija profesors ielika Facebookā, kad Facebooks vēl bija topā, tagad ir cits, laika mainās, ielika Facebookā, ja kāds vēstures doktors, PhD, no akreditētas universitātes, pateiks, ka Jēzus nav eksistējis, es izplēsīšu publiski vienu lapu no Bībeles un noēdīšu. Un viņš saka, mēs viņu satikāmies Londonā, kad bijām uz kursiem. Viņš mums ļoti interesanti klausīties. Un tur vesels stāsts, kā viņi sēdējuši un dzēruši kafiju, jo zināja, ka U2 apmetušies šī viesnīcā. Viņi pārģērbušies uzvalkos un naudu nav bijuši viņiem, bet viņi bija muzikanti un gribējās U2 YouTube māksliniekus satikt. Tad oficiāli beigās sapratu, un viņi cērām nedzirdīja, ka naudu nebija caur dienu, dzērām vienu to pašu kafiju, kamēr satikām Bono un pārējos puikas. Un viņš saka, es ieliku to, un tad es domāju, ko man darīt. Es gāju taisīt olas no rīta un domāju, ka parādīsies ziņa, un tad es skatījos, parādījās ziņas. Es sagatavoju jau bibliotēku, tūlīt dabūs rīt, tūlīt grauzīs un tam līdzīgi. Un es skatījos, kas man teica. Tur bija fiziķi, tur bija matemātiķi, tur bija vēsturnieki, tur bija parasti dardarītāji, bet tur nebija neviena vēstures doktora, zinātnieki no akreditētas universitātes. Kāpēc? Tas dokumentu klāsts, jaunā derība un ārpus dokumentu klāsts, kas liecina par viņu, ja jūs viņu izsvītrojat Latvijas valsts universitātē, vai Latvijas universitātē tagad, un visās mūsu augstskolās, Eiropā un pasaulē aiztaisiet ciet senatnes, Romas, Grieķijas, ko? Katedras. Vienkārši aiztaisiet ciet. Ja jūs sakāt, ar tiem dokumentiem nepietiek, tur ir daudz vairāk nekā visur citur. Ja jums cilvēks saka, es neticēšu, ja es neredzēšu, parasti tas ir empirisms vai scientisms. Empirisms, bet jums būs jāpalīdz cilvēki. Viņš saka, jo parasti cilvēki paši nezina savu filozofiju, bet jums jāpalīdz. Tātad empirisms saka, ko? Ka realitāti, ka viss reāli eksistē, ko es redzu, 5 aņām, ko es dzirdu, ko es saostu, ko vēl bija sataustu, kas vēl bija 5. Neēli sagaršoju, ja? Tātad reāli eksistē tikai to, ko es ar maņām varu sataustīt, un scientisms ir līdzīgs, reāli eksistē tas, ko var pierādīt ar zinātniskām metodēm. Tu jūs viņam pateikt, labi, es tagad redzu, tu sēdi. Es redzu, ka šodien ir saulīte. Pasaka, kā tu redzi, kā tu nonāci pie šīs koncepcijas, ka viss eksistē tikai to, viss eksistē tas, ko es redzu sataust. Kā tu nonāci? Kā tu nonāci? Kā tu redzēji, ka viss eksistē tikai tas, ko varam sataustīt? Pastāst kā? Vai tu redzēji tāpat kā saule šodien? Kā tu varēji redzēt konceptuālo ierobežojumu?
Vēl vairāk, kā to var redzēt, universālu konceptuālu ierobežojumu. Es to neredzu. Un Romas klubs bija, kas arī cīnījās pret kristietību, arī teica, ka viss jāpier zinātniskām metodēm. Un ziniet, ko viņiem uzdeva un paši nonāca pie secinājumu? Uzrakstiet savu apgalvojumu, pierādiet to zinātnisko metodu, pašu apgalvojumu. Viņi to nevarēja. Viņi to nevarēja. Visi ielūdzu, visi pielūdzu, citi šaubījās. Un Kristus viņam teica, piegāja klāt un teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Viņš saka, es esmu visuma valdnieks. Nevis mūsu cari, valdnieki, kas notiek, nevis kā citi cilvēki. Kristus ir valdnieks uz zemes un debesīs. Ko tad darīt? Kas mums jādara ar to? Mums jāiet jāliecina. Mums jāiet jāliecina. Visiem. Mums jāiet jāliecina visiem. Tikai mācītājiem? Ne visiem. Tas evaņģēlijs ir dots jums visiem. Jūs visi, kas ticat Kristum Jēzum, kā kungam un glābējam, jums ir piedots, jūs esat pieņemti kā Dieva bērni, jūs esat adoptēti kā Dieva bērni, jums ir jauna identitāte Kristu Jēzu, jums ir jāiet stāstīt to citiem. Jūs esat Dieva bērni. Eriks Eriksons savā grāmatā Identitāte, viņš ir bērnu psihologs, viņš nav kristietis. Ja jūs interesēs par bērnu psiholoģiju, Eriks Eriksons, jūs garām nepaskrējāt viņam. Ja? Kā cilvēka vajadzība pēc identitātes attīstījās? Pirms Darvina atbilde bija skaidra, jo Dievs radīja Ādamu pēc viņa, pēc Dieva tēla un līdzības, kā viņa identitātes atspulgu. Un man jāatzīstas, ka neesmu atradis nevienu labāku izskaidrojumu. Augšām celtais Kristus, jeb Kristus tev dāvā identitāti atpakaļ patieso. Eriks Eriksons un neviens cits neko labāk nav izskaidrojis. Un svarīgi viņš tev dāvā. Nevis tev jānopelna, bet dāvā. Jo tikko tev jānopelna, tu visu mūžu nebūsi mierā. Tu visu mūžu uztrauksies. Tu visu mūžu būsi pārbies. Tu visu mūžu būsi nervos. Kristu Jēzu, caur viņa nāvi, mums ir dāvāta mūsu identitāte. Dieva mīļotie, pieņemtie, attaisnotie bērni. Kristus ir augšām cēlies. Amen. Runāja Rīgas reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.